Šajās dienās īpaši izjūtam patriotisku gaisotni gan Latvijā, gan latviešu vidū ārpus tās. Neskaitāmos pasākumos Čikāgā, Briselē, Adelaidē, Toronto, Berlīnē un tās varētu turpināt. Daudz tiek runāts, dziedāts par mūsu zemi, mūsu Latviju. Tāpēc gribētos novēlēt arī ikdienā sevī un savā ģimenē saglabāt šīs sajūtas, jo par savas zemes patriotu nepiedziņus. Par to izaudzīt no mazotnes. Tāpēc centīsimies to precīzi paskaidrot un ieaudzināt savos bērnos, jo jaunā paudze ir mūsu nākotne, un viņi būs tie latvieši ar lielo burtu, kas latvisko tradīciju turpinās un nesīs pasaulē. Godājumie klātsošie, pirms šī svinīgā brīža pirmās daļas beigām es gribētu atcerēties vakardienas vakaru Dūliņas stadionā, kur spēlē Latvijas futbola izlase. Pirms šīs spēles iznāca saruna ar Latvijas futbola federācijas prezidentu Jāni Mižecki, un es viņu jautāju, vai Latvijas izlase spēlēs, lai uzvarētu. Viņš jau pilnīgi pareizi teica, uzvar nav galvenais, bet galvenais ir izdarīt visu, lai uzvarētu. Un es gribētu šos svētkos novēlēt mums visiem šeit, lai mēs arī izdarītu katrs savā vietā visu to, kas ir mūsu spēkos, mūsu valsts labā. Kur avoti viscitrākie, kur kovāņi viskodrākie. Sīkseles nudeles, mašīgais vīrāks, putniņu dejas un priecīgais prieks. Tās ir tās lietas, ko mīl mana sirds. Jo es zinu, ka jābūt man Latvijā janvārī, jūnijā, martā, jo bez manis tu lastas neziedēs, jo bez manis sniegs aizpūtīs tekas, jo bez manis drabošā kumeļā Jānītis neatjās. Latvieks esmu, Latvieks būšu.